žurnālisti. Laipni lūgti Latvijas valsts prezidenta Jūrmalas rezidencē. Šodien es būšu jūsu gids. Es jums parādīšu arī privātās telpas, jo šis ir brīdis, kad ir pieklājīgi parādīt privātās telpas, jo es šīs telpas faktiski rīt no rīta pametu, un jaunais prezidents vēl nav šajās telpās sācis dzīvot. Un jābūt mums visiem ar pietāti, jo privātajās telpās es jūs lūgšu nefotografēt un arī nefilmēt. Ēkas arhitektūra ir tāda, kas, manuprāt, nenovecas, jo viņi ir ļoti minimālismā izteikta. Arhitektūra ir tikai vertikāls horizontāls līnijas, un vērtīgākais tas, ka mājā cauri var redzēt jūru. Visi šajā brīdī jūs ieraugat jūru. Šis laukumiņš, ka jūs pašlaik stāvat, ir ceremoniju laukumiņš, tad ir dažādas ceremonijas. Šeit var būt gan militārais orķestrs, gan preses konferences vasaras laikā, vienā pusē ar otrā pusē novietotiem karogiem un darbošām galvenajām personām. Jūs atrodaties tajā telpas daļā, kur ir faktiski spogulis, lai kurš viesis varētu sev sakot pirms došanās iekšā rezidencē. Un, protams, ir labierīcība telpas un garderoba aptuveni 40 cilvēkiem. Tas ir tas maksimums, ko, piemēram, šeit varētu uzņemt. Arī drusku vairāk, bet no tā. Izplānots ir ļoti, lai ērti būtu 40 cilvēkiem. Ja kāds vēlās pārbaudīt, lai viss funkcionē, labierīcēs, lūdzu, ieskatieties. Šodien tas viss ir atļauts, un jums, protams, ir pa labi un pa kreisi, kā no kuram, gan tas slavenais spogulis, gan slavenā ūdens siena. Varat katrs pārbaudīt, kādas sajūtas jums rodās, skatoties spogulī, kad jums nodurs ir tekošs ūdens. Jūs atnācāt tāpat kā citi viesi līdz pašai jūras malai. Un šis centrālais zālājs tiek pļauts, un ar malām faktiski ir pilnīgi dabiski jūras kāpa. Ir viesi no dažādām valstīm, ir tādi, kur nav sevišķi droši. Tie parasti pienākot pie šīs barjeras saka, prezidenta kungs, vai tas ir viss. Citas drošības jums šeit nav, un tur guļ cilvēki un sauļojās, un tas ir publiskā pludmale. Jā, tā tas ir. Tad arī šeit cilvēki, ja es man pēc pamātu ar roku, viņus pamātu pretī ir. Tā notiek komunikācija praktiski katru dienu, ja mēs ierodamies šeit Dasmalā. Jo mūsu pludmale ir vienkārši brīnišķīga, gan pēc savu smilšu tādu smalkumu, kur patīkam iet ar plikām kājām. Un es varu arī palielīties, kad ir daži, kam ir ļoti stipras atstādes, pēkšņi teica, ka mēs nevarētu ar plikām kājām pastaigāt gar pludmali, un mēs to arī izdarījām. Un, protams, par prieku visiem tiem, kas tajā vakarā pastaigā. Gribat kādu joku par peldēšanu? Jā, droši. Protams, kad visi peldās, tad divi miestarpstargi peld līdzi, un divi miestarpstargi stāv un skatās. Un, ja ir oktobra sākums, tad, protams, iet garām kāds, un es redzu, ka apstājas kaut ko pārunā. Un es iznāku ārā no ūdens un jautāju, ko tie vīrieši jums jautāja? Kurš ir tas trakais, kas tur peldās? Un ko jūs atbildējāt? Kāds biznesa cilvēks. Es saku, kā jūs neteicāt taisnību? Ja viņi būtu prasījis, kurš ir tas drosmīgais, kas peldās, mēs noteikti teikt mūsu prezidents. Un tā ir īstenība, bet šogad ir ļoti augsts ūdens. Jo vēl faktiski aprīļa pēdējā nedēļā bija jūrā ledus, kas peldēja brīvi. Tas pat peldēšana. Iesim uz naviņu. Tur mums kaut kā būs jāorganizējās. Tad tiešām ir neliels naviņš. Šeit, protams, ir tikai pieci, varbūt viņiem ir tulki vai kādreiz ir palīgi klāt. Tā ir tikai saradība. Tā nav. Vairāk pa kafiju šeit neko nevar. Jums jāstop, kā tiek sagatavot šie pieņemšana galdi un dzērieni vai pusdienu vakariņu galdi un dzērieni. Iesim tagad to ciklu no virtuves līdz galdam.
Tad šeit to pēdienas. Un virtuvē ir divas daļas. Tur stāv visi polijāti. Ir ikdienas daļa, tad jūs viņu atpazīstat no Mārtiņas firmā raidījumi, ja, tad raidījums stāv pa šeit, ja, šajā daļā, kas tiek ikdienā arī lietot. Un šī ir tā saucamā profesionālā daļa, kas tiek lietot tikai tad, ja tiešām nosāk pasākums. Un ēdiens netiek vests, no kurienes viņš tiek gatavots šeit. Līdz ar to, pēc precīziem apmēķiem arī pierādījumiem, divi pavāri spēja sagatavot šeit ēdienu aptuveni līdz 50 cilvēku lielai pieņemšanai vai 50 cilvēku lielām vakariņām. Kas ir pietiekami liels skaitlis, ja, jo bieži vien arī pat valsts vakariņās nav vairāk par 50 cilvēkiem. Un tad, protams, ēdiens tiek padots pa lifta augšā, uz turien tālāk nest jaukiem, kas viņi gaida. Ekonomiski izdevīgāk pašiem gatavot šeit visām vienkāršām? Viennozīmīgi. Jums atkrīt tikai telti ir, jums atkrīt restorāni ir, ja, un viss tas, ko viņi prasa par vešanu, jums atkrīt, ja būtu saprātīgi arī trauki ir, klāti ir. Jums viss ir uz vietas, jums atnāk divi cilvēki un sagatavo ēdienu. Protams, jums ir nosacīti jau tādi divi pavāri vai 4 oficiāli. Tas viss ir iespējams un pats būtiskākais, tomēr, kad viņš tiek gatavots šeit. Tas nav mikrovilni atsaldīts, tātad no kurienes vēsts un tā. Ja prasīt, cik ātri tas atmaksājās, mēs ar tie brīvdiem, nosacīti apmēram, ja būtu šie tik daudz pasākumi, ja, tad 5-6 pasākumi, mēs papriecīsimies. To starptību, ko dod restorāni īri, ja, un tikai pavāri īri nosaka. Mums pašam ļoti patīk gatavot. Kas ir tie mīļākie ēdieni, ko jūs šajā virtuvē esat gatavojis? Nu, protams, ar Silmām mēs kaut kādā esam tītenīšas, bet man patīk tik glopši. Es to tā kā man patīk. Visbiežāk, ja, dažādi veidi saltēni. Arī straganovs, tas ir ar pipariņiem kopā. Visiem 3 krāsu pipariņiem. Tie ir tādi firmas ēdieni, ko man pēc tam vekams prasa. Lūk tā, un tad paskatīmies, kādas ēdienas iet tāda. Ēdienas iet iekšā šeit vai nu liftā, lifts ir šeit uz augšu, vai arī iet pa trepēm. Un tad paskatīsimies, kas tiek darīts vien tālāk. Tagad sekojiet man. Mazāk muļķīgs jautājums, tad es man par to mūziku gribēju pajautāt. Jūs esat dzirdējis pašmāju hip-hop izpildītāju Edvārdu dziesmu Prezidentāls reps? Jūs esat YouTubē te bungā. Jā. Ko es par to domāju? Super. Prezidentāls reps, jā, te lecās sēdz, ja valdis ir pie bungām, tad pat viss vecās lēdz. Tas, ko daru, te ir naudas vērtē, puls nezinu, ko grib, nēs tautas vēlēts. Un tu esi kurls, ja tu nedzirdi te skills, jo es salieku vārdus, tik precīzi kā ķirurgs. Pat augstā amatā es palieku pie pjūras. Citai reizē. Lai jums visiem būtu daudz darba. Jā, daudz. Visu labi tad.